Tātad finanšu tiesību, finanšu satura ietver tikai tās naudas attiecības, kurām ir specifiska vērtības, kustības, finansiālā forma, saistīta ar naudas ieņēmumu un uzkrājumu sadali, noteikti naudas resursu fondu formēšanu un izmantošanu. Būtiskākais finanšu attiecības piedalās valsts, visi pārējie naudas attiecību veidi iziet ārpus finanšu attiecību rāmjiem. Tie var regulēt arī citas tiesību nozares, civiltiesības un komerctiesības. Tad galvenā atšķirība, tātad finanšu attiecības ir tās, kur ir nauda pret naudu. Nauda kaut kādām saistībām. Vai tas ir kredīts, tātad mēs aizdodam kaut kādam termiņam, vai tas ir nodoklis, kas jāsamaksā par kaut kādu apstākļu, jo tur parādās valsts, un tur attiecīgi parādās tāds moments, kā ir nauda pret naudu attiecība, nauda kādā termiņā, nauda kaut kādai funkcijai. Tiklīdz nauda pret pakalpojumu vai preci vai lietu, tad tās ir civiltiesības, lietu tiesības, saistību tiesības, komerctiesības. Šī ir galvenā